Karš pret Ukrainu ir baušļi godā tēva un māti pārkāpums. 5. baušļis ir godā savu tēvu un māti, kas neciena savus vecākus, tas mirst pirms savu laika. Kā kristieši mūsdienās izpilda šo ķēniņa Jēzus Kristus baušļi, mēs redzam, kā patriarhi priesteri svētīja cilvēkus karam un mobilizācijai pret viņu radniecisko valsti. Gadās, ka piloti ierodās ar militāro lidmašīnu no Krimas vai Krievijas, un viņa vecāki atrodas Ukrainā, un viņš lidoja, lai bombardētu teritoriju, kurā dzīvo viņa tēvs un māte. Tā ir īsta demonizācija un svētums. Svētī cilvēkus par tādiem noziegumiem, kad šīs zemes savijās ar ģimeni asins, pleitēm un bieži vien vecākiem atrodas Ukrainā. Kad bērni Krievijā, vai tas izpilda ķēniņa pavēli godināt savu tēvu un māti? Nē, tas ir pilnīgs neprāts un apsēstības teikt, nogalinot savu tuvāko, jūs nokļūsiet debesīs. Bet tas nav ceļš uz debesu valstību, bet taisnība uz ēli. Un aiz tā slēpjas nevis debesu Dievs, bet gan pats Sātans, lai uzzinātu katra no 10 baušļiem patoloģisko nozīmi un Dieva skatījumu uz pasaulē notiekošo. Aicinām abonēt mūsu YouTube kanālus, kurus var viegli atrast, meklējot Saltņenko. Rakstiet mums, mēs ar prieku jums atbildēsim un palīdzēsim kļūt par daļu par garīgo dzīvi pār baznīcas tiešsaitēm. Lai Dievs svētī jūs. Āmen.